Jā, tad esmu Marta Elste no Digital Marketing Group un pēdējos 16 gadus arī darbojos digitālajā marketingā. Vadu savu komandu, esmu arī ārštata lektora Latvijas Universitātē, kur pasniedzu par digitālo marketingu. Diezgan dziļi tajā visā iekšā. Mani sauc Kaspars Brambergs, es esmu mākslinieks. Strādājos ar, man patīk liela formāti, man patīk smagi, man patīk tā kā jūt faktūru, man patīk kaut kas absolūti neiespējami vienkārši pārdot. Es būtībā gandrīz vai speciāli taisu ļoti neparocīgas, smagas, nepanesamas lielas gleznas vai objektus. Lai vieglāk par to runāt, to nosaukšu par abstraktu lietu. Tur nav atpazīstama priekšmeti, tur ir vairāk būtībā. Tur nav, pareizāk sakot, tur nav tāds stāsts vai kaut kāds tāds ilustrēts atbildi uz kaut kādiem sociāliem messaģiem. Tā būtībā ir vienkārši, kas saprot, jā, tā būtu vienkārši abstrakcija un kaut kāds formāls attiecības tajā pašā objektā iekšā. Un monohroms pārsvarā, jo būtībā nav krāsains tādā izpratnē kā zaļš, sarkans, košs un raibuma tur nav. Tad bildes ir tādā noteiktā tonalitātē. Es dodu priekšroku, jo viņas lielākas, jau labāk, un jau smagākas. Varbūt runa ir vairāk par ielikt darbu ne tikai ekrānā, bet ielikt darbu pieejamu mūsdienās plašai sabiedrībai. Ja mēs runājam par to, kāpēc tad tiek dokumentēts process darbnīcā, tas ir viens, otrs, kāpēc es pēc tam, kad uztāju vienu foršu darbu sēriju, tā ir tāda saldais ēdiens. 2 dienas staigāju apkārt ar kameru un mēģinu atrast labākos rakursus, lai viņš visforšāk nostrādā, teiksim, lai parādās tas, ko es gribēju, lai tur viņu redz. Ar mērķi pārnest pēc iespējas vairāk to klātbūtnes efektu, kas ir būtībā ne ar ko neaizstājams. Tas ir būtībā arī spēlē pieņemsim jau, ka mēs zinām, ka tam ir priekšroka totāli. Mēs skaidri zinām, ka jābūt klāt tam darbam, lai saprastu, kāds viņš tur ir. Finālā es to saucu par dokumentēšanu. Un to, ko es dokumentēju, to es arī līdzīgi, būtībā tā man ir vienīga procesa sastāvdaļa. Es arī lieku sociālos tīklos ārā. Piemēram, man ir Instagrams visaktīvākais, Facebooks kopē viņu. Tikai tāpēc, ka tur ir kaut kāda daļa auditorijas, es viņu saglabāju. Kāpēc ne, lai ir, jo tikt vaļā varēs vienmēr, bet varbūt viņš nospēlē. Tad Instagramā var redzēt vislabāk būtībā tāda darbības dokumentācija. Un es noteikti domāju par to, cik viņš garšīgi izskatās tā bilde. Bieži vien tur varbūt nevar tā redzēt kaut kādu konkrētu priekšmetu, bet vairāk noskaņu. Tur tiek kadrā paņemts varbūt kaut kāds tāds gaismēna spēle vai kaut kāda forša, ar ko, kā man šķiet, tas varētu, un tas pirkstiņš uz to laiku spiežās. Kad tas ir viens, mazākais. Īstenībā, kad būtībā, ja viņš nonāk, ja cilvēks to redz, es gribu, lai viņš to redz. Tad es dokumentējot mēģinu, viens ir tas, ka man pašam vajadzīgs ir arhīvs, un otrkārt es mēģinu arī to, ja cilvēks to skatās, es gribu, lai viņš skatās to, ko es gribu, lai viņš redz. Tu taisi video formātā to visu? Vai? Dažreiz, jā, īsti video arī ir kaut kāda, kur es tur es skatos darbnīcā, piemēram, forša noskaņa, baigais darbs, ir jāuzmetina pāris konstrukcijas, tas viss ir uz grīdas, un es redzu, kā tie zibeņi iet pa sienām, un visur taisa tās ēnas, es nolieku to savu telefonu un vienkārši pazibinu, pasprakšķinu to, es pats tur ielienu kadrā iekšā. Nosprakšķinu, ko man vajag ar to visu metināšanas masku. Tas ir process tās. Ja. Tur nav neviens cits, es tur vienkārši feikoju augšā fantastisku situāciju, ja, kas būtībā ir tieši tā ir režija, un kas ir būtībā, kas paliek man pašam, ka es redzu pats sevi, kā es strādāju pie tiem metāliem, un viņi tik forši, ka es viņu arī publicēju. Un ja cilvēks, pieņemsim, no malas, tā publika,
sastapsies ar to profilu vai ar to materiālu, ko es esmu vienalga publicējis, jebkur, tad es gribu viņu tur ievilināt un parādīt tās garšīgākās vietas. Jā, pieredze ar radošajiem procesiem un radošām personībām mums ir aģentūrā. Un te jau arī tas stāsts, ko Kaspars teica, ka ne jau tas gala produkts ir tas, kas patiesībā ir jāliek tajā digitālajā vidē, bet tas process un viņš kā personība. Jo arī tad, kad mēs jebkuru zīmolu patērējot, mēs jau labi nopērkam zābakus, tāpēc, ka mums ārā ir augsts, mums vajag, lai ir silti, bet to, kādu zīmolu mēs izvēlēsimies, lai nopirktu, tā ir tā pievienotā vērtība. Un kas ir tas zīmola stāsts, un tad kas ir tavs zīmola stāsts un kā tu viņu iznes caur šo digitālo vidi. Video formāts ir viens no vislabākajiem šobrīd, kā vispār ar to darboties, jo arī Instagramā, piemēram, tev liec bildes, labi kaut kādu auditorijas daļu tu sasniegsi organiski arī, kas tev nesako, bet caur video formātu un rīliem tu sasniegsi to jauno auditorijas daļu. Līdz ar to, ja man tev būtu jāsaka tā kā ieteikums, kādā virzienā iet, tad video ir tas ieteikums, ko noteikti vajadzētu darīt. Ja mēs paskatāmies vispār digitālos kanālus šobrīd, tad tas ir vertikālais formāts un video. Īstenībā tas viss, TikToks diezgan revolūciju uztaisīja jau tajā visā virzienā, tāpēc parādījās Instagram Reel, parādījās YouTube Shorts, Facebookā Story, visi aizgāja. Vienkārši visi sāka kopēt to TikTok fenomenu. Jo kas notiek, mēs savā ziņā bez maksas sasniedzam lielu auditorijas daļu ar šo video formātu. Jo man velk uz to video, kaut kā tā automātiski, bet zemapziņā velk video virzienā kaut kas tāds īss, tāds kodolīgs, tāds snaps no notikuma. Jā, tāpēc, ka tu vari izstāstīt stāstu caur to video. Ja? Fotogrāfijā ir notverts mirklis, bet te tu vari iedot vairāk sajūtas un emocijas. Un varbūt, jāpatrenējās tad ar tiem video. Tomēr ir vēl viens māņa, ko mēs varam sajust. Skaņa, starp citu. Skaņa. Bieži vien, kad taisot video, cik viņi tur ir bijuši, nav daudz. Un darbnīcā vienmēr skan mūzika, un es viņus taisu pietiekoši. Ja es kādreiz taisu, tad es mēģinu uztaisīt pietiekoši negarus, lai nav tas message pēc tam, kad autortiesību dēļ šis video nedrīkst tikt publicēts, jo tur pārāk Britney Spears pārāk ilgi skan. Vienalga kas. Un tad taisu tādus īsākus, bet tas, kā jau es teicu, labi, ka jūs to norādat, tādēļ, kad tas man tā intuitīvi tīri, un pie tā var pastrādāt, pieņemsim, tas ir viens mazs moments, vai arī pat liels, ko varētu pierakstīt blociņā pie sevīm. Jā, tas, protams, ka tās tehnoloģiskās iespējas ļauj mums izmainīt patiesībā to, informācijas nodošanu. Nevis mēs ejam uz izstādi un skatāmies mākslu, mēs viņu varam neklātienē baudīt un redzēt procesu. Un tas, ko arī Kaspars teica, tas behind the scenes, vai kā tas top, tas tapšanas video, ir svarīgi ne tikai mākslā, protams, tur mēs ļoti radām, bet jebkuram zīmolam, kā vispār cilvēks ir nokļuvis līdz tam zīmolam vai biznesam, tas interesē. Jo tas ir tas, ko es saku, ko tad mēs pērkam. Mēs pērkam savā ziņā, mēs gribam Kasparu mākslu, sev milzīgā kaut kādā tur biroju ēkā pie sienas, dēļ viņa personības, dēļ tā, ko viņš ir ielicis veidojot to mākslu. Savā ziņā viņam ir jāpārdod nevis darbs, viņam ir jāpārdod pašam sevi. Jā, tas arī ir interesants aspekts, tādēļ, ka es biju par to domājis, jo būtībā es arvien vairāk un vairāk sastapos, kad ir ne jau to darbu pārdod, un ne jau cilvēks to, teiksim, ja gadās tāds pārdošanas vai tirgus moments, ja veidojās kaut kāda, tad vairāk cilvēku interesē, teiksim, tā personība, kas stāvēs tā ar to, jo mēs ļoti daudz esam redzējuši dažādas personības, kuras ļoti strādā pie tā, lai intriģētu apkārtni visu iespējamos veidos, un tad līdz ar to viņš var tad vienalga, ko uzzīmēt vai uztaisīt, tas izraisīs interesi, jo būtībā tā stāv tieši tas viņam tās visas tās nebēdnības vai tie triki,
Jā, un plus vēl tas ir tas tavs autentiskums, jo tas, ko cilvēki vēlas redzēt, viņi vēlas redzēt tevi īstu un dzīvu un autentisku. Tev varbūt pat nav jārada speciāli kaut kāds tēls. Un, lai tu esi, jo skaties, ja tu gribi tā kā publiski sevi parādīt, tev ir jābūt savā ziņā kaut kādā komfortā ar to. Tās komforta robežas ir jāpastiep, bet jo tad redzēs to tavu autentiskumu. Ja tu mēģinās kaut ko mākslīgi radīt, tas nestrādās. Tas nenes rezultātus. Jā, atnāk jauns klients, galvenais, ko viņš vēlas, ir pārdot. Jā, līdzīgi kā tev, tu gribi pārdot darbus, tā arī klients grib nopelnīt. Un tad ir nākamais jautājums, kur tad ir tavs mērķa klients? Tā ir patiesībā saprast, kur ir tava auditorija, ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo tad tu arī sapratīsi, kas ir tās platformas, kur tev ir jādarbojas. Jo viena lieta, ka ir, protams, mūsu kaut kāds priekšstats par to, ko man vajadzētu darīt un kur man vajadzētu būt, bet tas ir viena cilvēka viedoklis. Un es neesmu sev mērķa auditorija. Jā. Tu esi mana mērķa auditorija, tu esi riņķī apkārt visi cilvēki, un tad jautājums, kur ir viņi un kā es pie viņiem varu tikt, lai pārdotu to, ko es daru. Līdz ar to mērķa auditorijas izpratne ir ļoti svarīga. Tas, ko mēs citreiz ar klientiem darām, ir veidojam tā saucamās buyer persona. Un viņi var būt vairāki, ka tas mans ideālais klienta tēls, un viņš nebūs viens. Ļoti labi, tas mīļākā fantāzija tā ir. Jā, un viņš nebūs viens, viņi būs daudz un dažādi. Un tā problēma, un ļoti bieži tā problēma ir, kad arī uzņēmums izveido superīgu reklāmas kampaņu ar vienu video, piemēram, televīzijā, un mēģina sasniegt visus. Un tas nestrādā. Mūsdienās tas nestrādā. Tāpēc ir TikToks, tāpēc ir Instagram Reel un visas pārējās īsās video formāta platformas, kur mēs radām daudz, un mēs radām katram tam savam mērķa klientam savu video. Mēs nemēģinām ar vienu kaut kādu saskarsmes punktu mēģināt pārdot visiem, jo tas nestrādā. Lūk, tad, kad mēs esam sapratuši, kas ir mūsu klients, mēs saprotam, kas ir tie kanāli, kur mums ir jābūt un aktīvi jādarbojas, tad nākamais parasti jautājums, protams, ir par budžetu. Cik uzņēmums ir gatavs tajā visā ieguldīt. Un te arī gan budžets, gan laiks, jo, piemēram, tavā gadījumā tavs laiks ir tā nauda, ko tu tērē, radot šo saturu. Lai tu varētu digitālajā vidē sevi izpaust. Tu varbūt nepirksi tur reklāmas televīzijā vai rādio vai vēl kaut kur, bet tavs ieguldītais laiks ir arī jārēķina. Cik maksā tavu darba stundu, tad sapratīs, cik tu ieguldi tajā visā. Uzņēmumiem, kas taisa reklāmas kampaņas, protams, ir marketinga budžeti un katrai platformai tad prioritāri arī tas viss tiek novirzīts. Un tālāk jau kas ir tas, ko mēs tur liekam iekšā tajā saturā un reklāmas materiālos. Bet tā ir tāda ķēdīte, kas ir jāaiziet. Tad, ko es gribu panākt, kas ir man pārdošanas mērķi, jo bez tā tad mēs nevaram saprast, cik daudz mums vispār jādara. Es gribu pārdot 100 darbus, es gribu pārdot 1 darbu gadā. Ja? Tad skaitļi un kaut kāds atskaites punkts. Jo, ja mēs nevaram uzstādīt mērķi, mēs nezinām, kā uzlabot kaut ko. Mums nav izmērāmīgi. Tad mēs saprotam mērķi klients, platformas, kurā darbojamies, cik mums tur ir jāiegulda laiks, nauda. Un tad jau pēc tam ir mērīšana. Kas ir tavs mērķis? Ja mēs runājam par pārdošanas mērķiem. Jūs teicāt, baigi forši, pat, ka tie, cik darbus grib pārdot, apmēram 100 gadā vai cik. Es tev atkāpjos varbūt atpakaļ ārpus tās zonas, ārpus tā žodziņa, kad priekš mans mērķis par tos 100 darbus uztaisīt ir. Un mana tā kļūda bijusi, kļūda nē. Tā ir vienkārši tāda parādība, tāds faktors, kad ir izstāde, viņi ir pēc 3 dienām, un es vēl darbnīcā visu nakti taisu tos darbus, un es nedomāju par to, cik es viņus pārdošu, un kurus viņus likšu, un kam es viņus reklamēšu. Man ir galvenais dabūt deadline'ā iekšā to tur un uztaisīt forši, lai visiem žoklis atkarās, lai es vienkārši čau, baigi forši, un vismaz kādu brīdi, kamēr es vēl neesmu piegājis klāt, lai cilvēki izbauda to. Kad šeit es vienkārši pa sevi bišķi joks dzenu. Un mērķis, baigi dīvaini domāt, mērķi pirmais nāk prātā to publiku atrast, teiksim. Bet redz, varbūt tavs mērķis ir nevis pārdot, bet lai tev uz izstādi atnāk.
Ja jūs tā man paklārējat nedaudz, tas man palīdz, paldies. Mans mērķis, jā, teiksim, solīja mikrofonu. Mans mērķis ir, ja mēs tā par to varam tā vai nepalēkāt par tām zonām. Jā, jo mērķi var būt dažādi. Jā, un šeit mērķi, redziet, tas pārdošanas mērķis pārdot, jūs jūtat, kā viņš tiek atlikts arvien tālāk un tālāk. It kā man uz naudu nevajadzētu, un it kā man tas neinteresētu, un cik ļoti nepierasts ir par to runāt. Nevis tāpēc, ka jā, man ir mērķis pārdot dažas gleznas noteikti, obligāti, un tas arī darīts. Bet tad kāpjam atkal atpakaļ tajā struktūrā, kad viņus vajag uztaisīt forši, un tur vajag forši noskaņojumu, ieiet iekšā tādā draivā. Tad ir mērķis runāt ar profesionāļiem. Un tā ir tā publika, kas būs katalizators, jo es varu pārdot privātajam, forši, fantastiski. Viņš viņu aiznesīs dziļi iekšā, un to gleznu neviens vairs nekad neredzēs. Un man būs 5000. Labi, ok, liekam iekšā uzņēmumā, skatāmies, ko tur var attīstīt, un kas ir pa maz. Tas varētu būt kaut kāds 4 gleznas. Tā kā... Kādā periodā? Laika periodā, tad ideāli būtu, teiksim tā, mēnesī. Tas nav mums tik neiespējami. Labi, mēnesī 2, 4 mēnešos. 4, tā kaut kā. Jā, tad es būtu happy, ar to varētu sākt. Visiem pietiktos. Labi, tava radīšanas kapacitāte to ļautu? Ja būtu, ļautu, tā būtu baigā dinamika. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visi instrumenti, ko tev vajag, ir par rokai. Bams, tais augšā, blies augšā. Tas būtu noteikti periods, kad es taisu, spiežu gāzi grīdā. Jo ir bijuši, tas viss dalās tādos periodos. Nav tā, ka es tā kā fabrika visu laiku. Nē, ir arī time-outs. Un tad, kad ir kaut kas šitās forši ir izdevies, tad vai nu meties iekšā tad nākošajā brīdī, tad, kad viss ir beidzies piķis, tad iestājās time-outs, piespiestais, arī brīvais, un tad meklē atkal nākošo. Un tad tas, teiksim, tā sistēma, viņa tā kā ar tādiem pārāvumiem strādā, hop, un atkal bams, nav. Tādēļ man ir, pieņemsim, ja tas būtu, teiksim, tāds ritms, ko 2 darba mēnesī, tas varētu būt. Es gribētu to. Kaspars jau pirms tam pieskārās īstenībā runājot par mērķiem, kas ir viņa mērķa auditorija. Viņš teica profesionāļi. Jā, pasidēs, profesionāļi un savas zonas profesionāļi. Teiksim, ir forša sadarbība ar arhitektiem, kas ir ļoti spēcīgi arhitekti, ir Francijā. Viņi ir pašreiz, tur viņiem ir aizbāzts viss ciet un nav vairs kur likt, bet tiek būvēti jauni objekti un tie ir cilvēki, kuri liek attīstītājiem prezentējot projektu, manas darbus tur iekšā. Un visu laiku ir tas variants, kad būs, kad akceptēs. Un ja akceptē, tad iestājās šis te režīms, šie te pāris darba mēnesī, 1 vai 2. Jo, ja mēs runājam, teiksim, par tiem formātiem, teiksim, 3-metrīgs vai 2,5-metrīgs, tāds liels un tā. Un īstenībā tas pats stāsts jau pārnesās arī uz zīmoliem, jo, luxury klases zīmoli diezgan to digitālo vidi nepieņēma ilgāk, ja? Viņi joprojām tur drukātie mediji, televīzija, tas viss gāja, bet šobrīd mēs nevaram iedomāties, ka kaut kāds tur Louis Vuitton nebūs digitālajā vidē. Viņi ir, un viņi sasniedz arī pavisam jaunu auditoriju, kas ir tīņu auditorija, un viņi taisa speciāls kampaņas arī TikTokā, un tad, kad viņiem prasa, bet, TikTokā jūsu varbūt īsti pircējs nav, ko viņi saka, tur ir mūsu nākotnes pircējs.
Ja? Līdz ar to tajā brīdī, kad mēs veidojam to saturu, mēs jau domājam ne tikai par šo brīdi un par to pircēju, kas man varētu būt tagad. Mēs domājam arī par to pircēju, kas izaugs pēc 10 gadiem un kas studēs arhitektūru un atcerēsies tavus darbus un iekļaus projektos. Vai ne? Tāpēc baigi ir jādomā par to, kādās platformās tu esi un ko tieši tu tur dari. Un tā lielākā kļūda dažreiz, ko uzņēmumi joprojām pieļauj, ka viņi skatās no sava skatu punkta un no sava viedokļa, bet kā mēs pēc tam runājam, tas ir viena cilvēka viedoklis, nevis tavas auditorijas viedoklis. Un tāpēc ir ļoti uzmanīgi jāskatās, ko un kur un kā darīt, lai tu sasniegtu. Jo skaidrs, ka šobrīd tie Parīzes arhitekti, viņi ir arī tajā Instagramā un ir arī tajā TikTokā. Un ar to spiežu laikus. Jā, tu viņiem spiež laikus, jā. Un tad ir jautājums, ko viņi redz pretī, aizejot uz to tavu sociālo tīklu kontu un kādā veidā viņi vispār ar tevi saskarās un kur ir tie saskarsmes punkti. Viena no lietām, kas noteikti ir jādara, ir jārada tas saturs. Un diezgan daudz jārada. Tā problēma, kur es arī esmu saskārsies ar radošo industriju pārstāvjiem, ka viņi pārāk varbūt ilgu laiku pavada, lai radītu perfektu kaut ko. Pārcenšas. Tas, kas ir svarīgs, ir tas mirklis saturs. Varbūt es arī pārcenšos dažreiz, jo tagad man baigi ilgi nav updates. Un es jūtu, ka kaut kāds updates jāuzstājas ir kaut kas tāds, hei, es te vēl esmu, viss kārtībā, tikai mieru, kaut ko tādu. Okay. Jā, un tas mirklis saturs. Nevis, ka mēs esam kaut ko radījuši un domājuši un tik ilgi pie tā sēdējuši. Tas ir tāds laiks, kas tiek patērēts. Negrozīt to cilvēku. Un arī sevi. Jā, varbūt tiešām tā, kad pārslogo. Tur kaut kā. Tas mirkļu moments, tas, kas tagad notiek šeit, tagad. Jo caur to arī tu parādīsi tās savas emocijas, tu radi mākslu, tu radi to darbu, tev šobrīd ir feelings, parādi to feelingu. Kā iedod, radi vairāk. Jo man vienmēr bija tā, es nosaukšu to kautrīgi. Jā. Tā feelings. Ceļš mums ziemeļniekiem tas kautrīgums ir. Jā. Okay. Ar organisko saturu tu sasniegsi to, ko tu sasniegsi. Protams, var lietot kaut kādus hashtagus, kas tur konkrētajā teritorijā varbūt ir aktuāli. Franču valodā, piemēram, ja tev Francija interesē, lietas klāts. Jā. Hashtagi. Okay. Esmu lietojis un vajag dīvaini, ka skatās tajā analīzē, kas tur ir pieejama tam Instagramā. Tāda ir, no hashtagiem ir apskatījušies tik un tik. Tā tad, no tā home režīmā ir apskatījušies tur tik, hashtagus ir ieraudzījuši tik, un tad es tos tā kā tāds zelta gabals vienkārši kopēju no viena posta uz otru. Un tad ir tāds jautājums, ka negribas sačakarēt kaut ko jaunu likt klāt, jo tie jau tur kaut ko tur, kā saka, ir efekts. Tā. Par to sačakarēšanu un jaunu likt klāt, tā ko mēs parasti, kad mēs veidojam kampaņas vai izvēlamies platformas, kur klientam būt, tad tas likums ir 70% dari to, kas tev jau strādā, un nečakarē to, un 30% ir eksperiments. Jā, man patīk šitās tabulas. Jā, tas ir. Protams, digitālā vide mums ļauj nomērīt visu, ja mēs paliekam tajā digitālajā vidē. Līdz ar to, ja, piemēram, Kaspara darbu varētu nopirkt viņa mājaslapā, tad tur būtu pretī pirkums. Mums būtu pilnīgi skaidrs ceļš, no kurienes tas lietotājs ir nācis, ko viņš ir skatījies, un ka viņš beigās ir nopircis. Mēs varētu pateikt, Instagram tāds un tāds reels bija tas, kas tev atnesa to pirkumu. Ja? Bet tā problēma ar Kasparu, un ne tikai Kasparu, bet vispār ar uzņēmumiem, kur tomēr cilvēki mēģina ar viņu sazināties tieši, mums pārtrūkst tā saitīti tajā digitālajā vidē. Jo viņi mēģina tev zvanīt vai rakstīt, vai ne, un tad tev ir jāprasa viņiem pašiem, kā jūs mums atradāt, kā tu mani atradi. Jā, tā izmērīšana, ja mēs tā skatāmies. Okay. Jā, par mērīšanu. Tāpēc, kas ir galvenais mērķis? Pirkums, piemēram. Jā. Bet nākamā lieta, kas ir dažādi mikromērķi, ko mēs pa ceļam varam mērīt. Un kas ir video skatījumi, kas ir iesaiste, kas ir vai tālāk viņi ir gājuši uz tavu mājaslapu, jo tev ir arī mājaslapa. Kā bija, piedodies, bija man, un tu zini, es vienreiz, man liekas, ka pagājuši gadu bija tāda,
Instagrams, es un telefons. Un es būstoju viņu. Es sev pateicu, tagad tā vecīt, katru dienu ar īkšķīt, visiem laikus, visiem pozitīvs komentus, cik nu vien var. Fantastiski, tas ir forši. Iesako vienam, bet tad es biju tā, ka es iesakoju vienam, jo es negribēju audzēt veltīgas sekošanas. Es nelietoju tās papildu api, kas to kontrolē. Uztaisīju tādu, kā tas saucās, kolekciju, collection tur laikam augšā ir, kuru es ieliku. Vai arī iesēvoju tādā folderī, kas saucās paskatīsimies. Es viņu followoju un iesēvoju vienu kaut kādu no viņa postu, lai zinātu, vai viņš man ir atfutbolējis, vai es esmu palicis viens un es pārbaudu, viņš, teiksim, kaut kādā veidā, ko es skatījos, vai viņš vēl tur ir, jo mēs esam draugi, mēs followojamies līdz ar to, un es viņu ieliku tajā un apstīties, cik ilgi tas būs, jo viņš grib krāt punktus, un viņš man atkanibina, jo viņam ir kontrols kaut kāds apps. Un es uz tādiem neparakstos, es arī apskatos, viņš man ir akademēs, tas viņam ir akademēs, bet, ko es gribēju teikt, kad tādā veidā es tur baigi biju piestrādājis, un man bija mēnesis kaut kāds pusotrs, un es plus 1000 followeri, tas ir viens. Otrakārt, ir tādi čaļi, kas mākslas kolekcionāri, tādi Instagrama popularitātes, kuri skaitās tādi, kad, ja viņš tev pārposto un ieliek pie sevis vienu no taviem darbiem, tad tas atkal, un man vēl followeri klāt, un nāk. Viņas domāju, kas notiek, kāpēc man ir plus 500, nākuši no plus 1000, kas pa lieta ir? Izrādās, ka viņi pie sevīm ir izlikuši. Un tur manam darbam ir 2500, es nepārspīlēju, pat mazāk saku, 2500 laiki, un tur plus vēl nezinu, cik vēl tur ir, viņi ir iesēvoti tajās bookmarkos, vai kā tur, vienkārši iesēvot kaut kur. Un tad es domāju, cilvēkiem patīk, viņi to mīl, neviens jau neliek viņiem laikot, viņš vienkārši ir redzams. Es neeju uz naudu, es neparakstos, ja man 50 eiro par to, un tad mēs tev tūlīt tādu laiku būs. Un es parunājos, bija tāds Kenijs Šakters, viens amerikāņu, būtībā viņš digitālo kontentu visu laiku šancē, tāds onkolīts viens ar NFT. Un es viņam pasaku, klausies, šitais ir legit. Vienkārši čalim paprasīju, es tīkloju, vai ne? Es tur prasu viņam, kā tev patīk, Džeks piedāvā $25 tagad, un man būs baigais. Un viņš saka, never post for money. Bams, viss skaidrs. Un tad tos ne, bet principā uzrodās tādi, kas pa brīvu, kas vienkārši paņem tāpēc, ka patīk. Un dēļ tā, kad es visu laiku tur rušinājos, man liekas. Un es riktīgi uzrušināju, baigo armiju. Un pēc tam es atkal nomierināju, nekas nav, viss stāv uz vietas. Lēnām atprendo man. Bet, jā. Es to sapratu kā potenciālu. Es vienkārši mērījumu uztaisīju. Es sapratu, ka manim viss ir kārtībā. Tas mans iegums bija tāds, ka es sapratu, ka es galīgi neesmu garām. Viss ir kārtībā, tikai vajag viņu laikam. Man gan pie to pietika, bet man vajag varbūt drīzāk, tur man ir jautājums Mārtai, ko ar to iesākt, nākošais step kāds ir, ja es redzu, ka tur nāk, ja redzu, ka tur tas, jo tas ir viens. Otrs. Darbs, ko iegulda mākslinieks, es reāli tur sēdēju kaut kādu stundu vakarā un no to īkšķi ņēmos, bet tas bija tāds pilnīgi apsēstā režīmā. Un es pats sev nepatiku cik, jo man tās darbības likās, what the fuck? Bet es to gāju cauri, kā laikam tā ir tā maksa, kas ir jāmaksā, lai, teiksim, organiski, nevis tur algoritmus tiek nopirkts vai kā. Labi, bet redz, tas, ko tu atklāji, ka tev pārpublicēja un tu dabūji daudz tūkstošus. Ko tev tas, viņš man prasīja, ko tev tas deva? Jā, bet skaties, ja tu atklātu kaut kādas sadarbības iespējas ar tiem pašiem arhitektiem, ka viņi tavus darbus pārpublicē, tā kā collaborations, ja tu taisītu ar kaut ko kopā, un tad tu sasniegtu vēl papildu auditoriju. Jo tas jau galvenais mērķis tev ir, kā tu vari nokļūt vēl pie tiem, kas par tevi vēl nezina. Un ja tu zini, kad ir kaut kādi arhitekti, tev ir sadarbība un ir tie tavi darbi izlikti, ka viņi tālāk savos kanālos par tevi informē. Kas par auditorijai strādā viss, kas ir vizuāls?
Līdz ar to Facebook Twitters mazāk. Twitters mazāk, jā, bet nevajag norakstīt. Ja? Jā, norakstīt viņu nevajag. Twitters mazāk. Tas pats Instagrams, TikToks tev arī noteikti labi strādāt. Jā. Vispār ir viens tāds interesants gadījums. Ir viena meitene. Ir viena meitene, ir tāda Whitney Hansen, viņa ir dzejniece, TikTok fenomens. Viņa filmēja īsus video, kur lasīja savus dzejoļus. Un viņa vienkārši uzauga, viņai tikko 4. grāmata jau iznāca, un cilvēki ir nenormālā starā par viņu, un viņai ir ļoti daudz sekotāju Instagram un arī TikTokā. Un tas ir tas, kad it kā liekas, kas tur TikToks kaut kādi tīņi tur sēž un tā tālāk. Mums par šim tā arī liekas. Vai ne? Jā, tā liekas, bet viņi šobrīd jau vieš iekšā visu pārdošanas platformu un visu, tā kā tur tā attīstība ir milzīga. Daudz runā par to, ka mājaslapa varbūt mūsdienās vairs nav tik svarīga, bet patiesībā tas ir vienīgais digitālais medijs, ko tu vari pilnībā kontrolēt, kā tu tur izskaties. Ja? Jo visur citur mainās algoritmi, mainās kaut kāds tur izkārtojums, izskats, sasniedzamība, bet tā mājaslapa vajadzētu būt. Piemēram, es mājaslapu uztveru kā to hubu tām lietām. Tur viņš man ir taisīts tādā, cilvēki dažreiz teikuši, ka pa maz burtiņi. Es viņus bišķi lielāks uztais un kaut kā tā mēģinu viņu ķīlēt. Man liekas, ka tas ir tāds hubs. Man tas liekas loģiski, bet vai tas ir ok tā domāt? Vai pa hubu uztaisīt Instagram varbūt? Vai arī ir Behance Networks, arī ļoti interesants, tu zini noteikti. Jā. Skaists, man patīk, kā viņš izskatās, kad sataistos par to. Arī ir mani darbi iekšā, bet pa hubu es viņu tā kā negribētu taisīt. Es viņu parasti piemetu klāt, jo tur ir ļoti, tur ir salikts iekšā vienkārši baigais priekšstats, pieņemsim par to. Bet tad turēt savu internetu lapu, manu webpage, rambergs.net, īstenībā kā centrālo, tā taču ir laba ideja. Es gribu visu monetizēt. Es jau teicu, ka tas vārds monetizēt ir priekš manis tāds gan satraucoši biedējošs, gan ļoti vilinošs. Bet savā tajā visā dzīvē mākslas es vienmēr esmu it kā bēdzis no tā. Un īstenībā varbūt pietiek bēgt, vajag monetizēt. Un fantastiski ir moments, ja varētu to, kā jau tu pareizi pateici, slēgt klāt.